Sveiki! Esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs, kareivs Rolas un Dienu štāba bataljonā. Nākotnes dienas bija tāds mazliet neparastas sajūtas, jo nekad nebija kaut ko tādu pieredzējis, jo ar dienas tas bija svešs, nezināju, kas notiks šeit, būs jāiepazīst jauni draugi, un arī tostarp tie būs arī mani kolēģi. Man personīgi visgrūtākais bija pamatapmācībā laukaujas iemaņas, kad bija ziemā jāguļ zem tā saucamajam pončo. Tas man bija psiholoģiski visgrūtākais. Man visnotaļ visinteresantākais likās grāmatmetēju Čārla Gustava apmācība. Sanāca, kad veselu mēnesi mēs gatavojāmies, mācījāmies to ieroci, ļoti daudz jaunu zināšanas ieguvu, kā arī beigās mēs to izmantojam praktiski kaujas šaušanās, kas man ļoti patika. Likās, ka būs mazliet trakāk, ka būs tā, ka viss ķermenis nodarbēs, bet nebija nemaz tik traki. Tiem jauniešiem, kuri plāno pieteikties Valsts aizsardzības dienestam, es ieteiktu nebaidīties un uzdot droši jautājumus instruktoriem, kā arī saviem kolēģiem, jo labāk ir uzdot muļķīgāk jautājumu nekā nezināt un pēc tam izdarīt nepareizi. Man patīk dienēt šeit, un arī es turpināšu dienēt šeit. Man patīk iegūtie draugi, kā arī pieredze, kad visu kaut kādas rotas mācības, mācības namejas. Man patīk tā kopā būšana ar saviem kolēģiem.